Pastāstīšu par jumta segumu. Šai mājai esam uzmontējuši betona dakstiņus, kas ir diezgan populārs jumta seguma veids. Otrs, es teiktu, populārākais ir metāla klika profila jumts. Kā jau katram materiālam, abiem veidiem ir savi plusi un savi mīnusi. Betona dakstiņš kādreiz cenu ziņā bija dārgāks nekā metāla jumts, bet pēdējo gadu globālo norišu rezultātā betona dakstiņš ir praktiski vienā cenā ar metāla jumtu, ja mēs apskatām pilnu gan materiālu, gan arī pilnu montāžas procesu. Tātad betona dakstiņš ir ilgmūžības ziņā vai nu līdzvērtīgs kvalitatīvam metāla jumtam, vai varbūt pat ilgmūžīgāks. Te mums ir uzmontēti jau āķi teknēm, jo to ir vieglāk izdarīt šajā darba stadijā. Mums būs tradicionālās ārējās teknes un arī notekta caurules. Protams, ir populāri šobrīd arī bieži vien projektos mēs redzam, ka ir izprojektētas slēptās teknes un slēptās notekta caurules, kas ir iebūvētas fasādē. Tomēr jāņem vērā, ka no apkopšanas un uzturēšanas viedokļa tomēr ērtāks būs šis te klasiskais, tradicionālais variants, kā arī iebūvētās teknes ir tomēr dārgāk izbūvēt, tas palielina būvniecības izmaksas.